And, and the doctor said that maybe it didn't cause maybe 50 lakhs or something like that. And Mara went to the president, explained everything to him. And the president said that he don't have money. He didn't have 15 lakhs. He didn't have money. And how can you, as a stranger, will be every time you are giving your best in the team, and at the end, and some people know, what is going on. This and some game we're supposed to lose. This we're supposed to win. And at the end of the day, you understand, we lose the game. Like in Champions League, we play outside. It's like shock. 18. oktobrs Latvijas futbolā liela diena, par to, protams, raidījumā mazliet vēlāk. Šodien arī par virslīgas un izlašu mačiem ciemos Ilvars Kostinkevičs un Anatolijs Kreipāns. Protams, sākam ar Latvijas U21 izlases spēli ar Ukrainu. Izlasē valdīja viedoklis, ka varam cīnīties ar viņiem, vismaz punktu aizķert. Cīnīties var ar visiem, uzvarēt nevar visus. Galā 1-5. Cerību maz. Nē, principā man tā sajūta, es pats Jelgavā skatījos klātienē to spēli, bija tāda, ka 28. minūte aptuveni rezultāts 0-2, bet principā tikpat labi tur varēja būt 0-0. Nebija tā, ka mēs tur bijām iespiest aizsardzībā, ka mums tur nekādu momentu nebija. Kaut vai tāpat 8. minūte, kad Karašovskis noskopojās, būtu atdevis piespēju Milaševičam, viņš ir ātrs uzbrucējs, tā kā tur bija liela varbūtība, ka viņš varēja izskriet vispār 1-1. Tā kā, Ukraiņi vienkārši izdarīja to, ka viņiem acīm redzot meistarība bija jūtama augstāka un viņi katru savu momentu, kas praktiski bija, visus realizēja. Un līdz ar to tāpēc tas rezultāts ir tik liels. Bet tas nenoliedz to, ka tā, kad jau viņi bija ielikuši pamatu šai uzvarai, tad pēc tam, protams, varēja arvien vairāk redzēt, cik tā individuālā meistarība tomēr atšķiras. Igors Denis Reizes beidzot izcēlējis. Tas, ka viņš individuāli ir viens no spēcīgākajiem, tehniski iespējams spēcīgākais, par to jau neviens nešaubījās arī pēc pirmajām minūtēm, kad viņi vispār redzēja, kad viņš parādījās gan treniņos, gan arī valsts vienībā. Protams, tur ir citi momenti, ka viņš tieši fiziskā divcīņā nav tik spēcīgs, bet individuāli 1-1, tā, kad viņš ir ar bumbu, tad viņš, protams, viņš ir labs un to momentu viņš ļoti skaisti realizēja. Jā, galā gan zaudējumi 1-5. No šī spēles varam vienu no izšķirošiem momentiem apskatīties. Ukrainas otrais vārdu gūms. Un izskatījās, ka mūsu izlases aizsargi domāja, ka tur ir auts. Tas par to nav jādomā spēles laikā. Tā ir jāspēlē līdz svilpai. Pirmkārt, otrkārt, mēs varam paskatīties entos atkārtojumus un nevienā mēs neredzēsim 100%, ka bumba pilnībā bija šķērsojas vārtu līniju. Ja? Ka tur vajadzēja dot atsitienu no vārtiem un tā tālāk. Tas ir pirmkārt, otrkārt, ja komanda zaudē ar 1-5, ne jau no šī epizode izšķīra spēles likteni. Jā, mēs paskatāmies, cik balsotāji ir Latvijas komandā un cik Ukraiņi ir soda laukumā. 3 ir, bet reāli tie, kas teorētiski varēja bumbu iegūt 1-2, un viņi turpina spēlēt atšķirībā no mūsējiem, kuri turpina balsot. Tā nedrīkst spēlēt. Ir jānospēlē epizode, ka tā beidzas un vārtu apdraudējums vairs nevar būt. Tu vari celt rokas, kājas, diskutēt ar tiesnesus un tā tālāk, bet šādā epizodē iespējams, mēs to citiem būtu atvairījuši, ja būtu turpinājuši koncentrēties epizodē, nevis sākuši domāt 3 soļus uz priekšu, kas tur bija, kas tur nebija, varbūt nebija. Un īpaši jau pēdējais, kuram par to būtu jādomā, droši vien ir Vārtsaks. Protams, varbūt tādas reizes, ka tiesnesis uz šo balsošanu, tā teikt, rēģē, un viņš arī iegūst tā kā pārliecību, ja jau viss tik pārliecinoši spriež, ka ir bumba ārā bijis, viņš arī nosvilp. Ja? Viņš intuitīvi skatās to epizodu, bet tiesnesis šo epizodi, cik redzēja, viņam likās, ka bumba nav ārā un jāspēlē, jātur. Līnija tiesnesis arī nepacēla. Tieši tā. Tiesnesis asistents, kurš droši vien redzēja vēl labāk. Vienīgi, ka viņš, protams, tālajā malā bija, bet tas, protams, stipri apgrūtina, jā, divi stabi priekšā, vai ne, bet tik un tā. Arī viņš joprojām cenšas ieņemt pozīciju, lai redzētu, vai ne, tā kā. Jā, tieši to arī Dainis Kazakēvičs pēc spēles preses konferencē norādīja, bet pievēršamies arī Latvijas nacionālās izlases spēlē ar Slovākiju. Pēc pirmā puslaika 0-2, otrais puslaiks jau krietni labāks, beigās neizšķirts 2-2. Droši vien loģisks iznākums, ja katra komanda katru puslaiku uzvar un arī spēles ziņā. Pirmo puslaiku mēs zaudējām, otro puslaiku mēs spēles ziņā arī uzvarējām. Tā kā, pelnīts, neizšķirts, bet tas, kas man vairāk
patika, ir ne tikai tas vienas spēles rezultāts, kas, protams, ir ļoti labi, bet es domāju vairāk par to, kādas sekas būtu bijušas tad, ja mēs būtu zaudējuši. Es domāju, tas noskaņojums būtu komandā ļoti slikts un tas cikls kopumā neizdevās. Un ja vēl šādā spēlē, šāds cikla finišs vēl mums ir, jo pirmais puslaiks tomēr nebija diezko izteiksmīgs mūsu izpildījumā. Un pēc tam mēs tiešām pratām lausa spēli, un tam, protams, pamatā bija Šabalas gūtie vārti, ļoti ātri vārti, kas atgriez ticību, cerību un visu pārējo, bet jebkurā gadījumā, ja mēs būtu zaudējuši, tad arī Paharam būtu, kā jaunam trenerim, dažādas šaubas, pārdomas, vai viņš pareizo taktiku izvēlās, vai viņš vispār ir gatavs šim amatam. Jo, tā vien liekas, tev ir uzticība izteikt, viss kārtībā, es strādāju, un uzticības kredīts viņam dos diezgan liels, bet tik un tā, treneris arī ir dzīves cilvēks, viņš arī domā, skatās, un ja neiet tā, kā gribētos, lai ietu, tad skaidrs, ka tā pārliecība ne tikai spēlētājiem zūd, arī treneriem nereti. Es domāju, ka šo kvalifikācijas ciklu vispār ir mazāk jāskatās no statistikas viedokļa, jo tomēr tas cikls sadalās divās ļoti nevienādās daļās, visādā ziņā, gan laika ziņā nevienādās daļās, gan arī visādās citādās izpausmēs. Jā, un ja pirmā daļa mums bija katastrofāli neveiksmīga un kļuva ar vien bēdīgāks tas skats, tad otrā daļa jau atnes zinām optimismu un nereiķināsim tagad punktus. Svarīgākais ir tās tendences, kas notiek izlasē, kas ir vērojams, ko dara Pahars un viņa palīgi, un katrā ziņā tas vieš optimismu, un šajā ziņā arī ļoti labi, kā izdevās to spēli glābt tādā pēdējā minūtē, pēdējās sekundēs, un tas noteikti nākotnē palīdzēs gan komandai, gan Paharam, un tāpēc neaizmirsīsim, ka tā tikai 5. spēle, ko Pahars vispār vadīja Latvijas izlasu. Un viņam jau noteikti kā trenerim tas dos varbūt pat lielāku pārliecību, ka viņš ir uz pareizes ceļa nekā varbūt spēlētāji. Spēlētāji varbūt vairāk vai mazāk par to pat neaizdomājās. Tajā brīdī viņi aizbrauc uz klubiem, viņi pārslēdzās atkal uz citu spēlēšanu un tā tālāk. Marians Pahars pēc spēles, ja nemaldos, nosauc rodas vārds par uzvaras vārtiem. Jā, bet tāds bija arī sajūta. Arī valdīja. Tas noskaņojums bija, es domāju, ne tikai spēlētājiem, ne tikai treneriem, arī kolēģu vidū es jūtu tādu labu noskaņojumu. Man arī bija tādas ļoti patīkamas emocijas, jo tā situācija bija tik nelaba pēc pirmā puslaika. Spēles nebija rezultāti, nekā nebija tajā spēlē, ko mēs gribētu, un otrais puslaiks sagriez visu kājām gaisā. Jā, un pats galvenais nebija tā emocija pirmajā puslaikā kaut kā. It kā jau spēles ziņā, neko jau tie Slovāki neizdarīja. Arī taisnība, 2 stūri sitieni, 2 vārti, viņiem bija vēl viena iespēja. Viss. Jā. Vairāk viņiem nekā nebija, bet tas spēles saturs bija pabriesmīgs, atklāt sakot. Jā, mūsu komandas izpildījuma otrajā puslaikā aizgāja cita komanda. Tie paši spēlētāji, bet cita komanda. Jā, cerēsim, ka šī cita komanda mums priecēs arī nākamajos ciklos. Pievēršamies arī virslīgas mačiem. Pārceltajā spēlē Ilūkste uzņēma Ventspili un Ventspils pārbrauc pāri Ilūkstē. 7-1. Ļoti viesmīlīgi uzņēma. Jā, Ilūkstē viesmīlīgi cilvēki dzīvo. Latgalē vispār viesmīlīgi cilvēki. Bet, ja nopietni, tad man tā grūti pateikt, pat izrēķināt, kurai spēlei, kā izšķirošajai, varbūt var nebūt, ieskatoties kalendārā, Ilūkste gatavojas varbūt ar Daugavpils Daugava priekšpēdējā kārtā. Patiesībā no ļoti daudziem viedokļiem man šī spēle ļoti interesē. Bez šaubām. Tā kā viss kaut kas vēl tabulā var mainīties. Augšgalā, lejasgalā, tā kā visādi zemūdens akmeņi arī futbolā mēdz būt. Tieši tā. Ilūkste iespējams pametīs virslīgi. Iespējams tas būs kāds no cits klubs, varbūt Mete, varbūt Jelgava. Ilūkstē paviesojās arī mans kolēģis Dzintars Balvodis. Aprunājās ar Juriju Žigājevu tuviniekiem. Paskatāmies, kā viņam tur gāja. Bigori visiem bērniem ir bijuši, arī Jurim tāpatās. Pats trakākais ir bijis tas, ka viņam futbols vienmēr ir bijis pirmajā vietā. Un, nezinu, kā teikt, bet kad viņš kaut ko izdarīja ne tā kā vajag, vai atzīmes tur skolā ne tā kā vajag, vai kādas blēņas sadara, bija uzreiz teikts, ka viņš netiks laists uz treniņiem, uz sporta skolu. Tāpēc tas bija laikam tāds stimuls viņam, un viņš vienmēr centās. Nekad neko sliktu viņš izdarījis nav. Vienkārši ļoti žēl, ka ļoti agri aizbrauca no mājām projām, jau pēc 10. klases viņš aizbrauca uz Rīgu.
Bet vispār neko tādu sliktu pateikt nevaru. Viņam laikam bija grūta dzīve, tāpēc, kad mēs strādājām, tēvs un es strādājām skolā, kur viņš mācījās, mēs bijām skolotāji, viņam laikam vajadzēja būt tāpēc tādam vienmēr izdarīgam. Nezinu. Pats bija tas, ka viņam māsa ir 5 gadi jaunāka, Anna mums meita ir. Un viņš varēja izdomāt jau savos 7 un 8 gados, ka viņš meitenēm deva konfektes, lai tajā laikā, kamēr viņš varēja spēlēt futbolu Šederē sporta laukumā, viņš viņām deva konfektes, lai viņas pieskatītu māsu. Tas viņam bija tāda izdoma, ko mēs uzzinājām daudz vēlāk, ka viņš ne pats skatījās, bet meitenes, draudzenes no pagalma. Un tā. Vairāk laikam nezinu tādu sevišķu. Visu darīja, ko vajag, kā vajag. Bija gan bērnībā, gan jaunībā bija tāds labs dēls. Futbolam es sekoju visu laiku, kopš es apprecējos. Mans vīrs ir, Jura tētis ir liels futbola mīļotājs, pats spēlētājs, un laikam Jura panākumi ir viņa sapnis, jo viņš pats spēlēja arī futbolu. Un, protams, ka es ļoti sekoju, kad viņš aizbrauca uz Rīgu un spēlēja futbola klubā Rīga. Priekš manis likās, ka tas bija pats labākais laiks, jo viņš bija jauns un brīvs. Tagad viņam ir ģimene, viņam ir citas rūpes. Un visas spēles tiek noskatītas, visi vārtu guvumi tiek apskatīti vēlreiz. Par to fantastisko golu, kā saka, viņš pats teica, tas viņa bija sapnis, ne tikai bērnības, jaunības sapnis, un jau tagad viņš jau ir brieduma gados, es uzskatu, ne pilnīgi brieduma gados, tagad jau viņš ir tomēr kaut ko panācis, vienmēr ir uz ko tiekties, bet, gols tas, ka paskaties internetā, cik ir viņi noskatījušies, tas jau liekas, ka, super, skaisti, malacis, prieks par viņu. Viņš vienmēr centās kaut ko jaunu izdarīt, kaut ko ne tādu, ko citi dara. Es nezinu, bet laikam pienāca tieši šai mirklī tas brīdis, ka viņš panāca to, ko viņš gribēja. Tā jau viņš trenējas. Mēs no laukiem dzīvojām ciematā Šederē, tagad Eglēnē mēs dzīvojam. Sporta laukums bija tāds paši ierīkots. Un viņi pat tur visādus taisīja trikus ar draugiem. Mums Rolands un Ritus Kraukļi no mūsu pagalma arī nākuši, un viņi kopā tur vienmēr trenējās, un viens otru gribēja pārspēt, vienmēr centās izdarīt kaut ko vislabāk. Juris piedzima, mēs toreiz dzīvojam Krievijā, Ļeņingradas apgabalā, un tētis nodarbojās ar futbolu. Un viņam bija 2 gadi, kad tētis vienmēr ņēma viņu līdzi, un es uzskatu, ka tētis ir viņa pirmais treneris, kurš viņam iemācīja lietu un sniegā, un viņš sēdēja, skatījās vienmēr tur to futbolu. Un kad mēs atbraucām dzīvot uz Latviju atpakaļ, 1. klasē tētis Juris slimoja ļoti, viņam bija bieži plaušu karsoņi, un tētis pateica, viņam jānodarbojas ar sportu. Daktaris teica, nedrīkst, bet tētis pateica, vajag. Un tētis viņu atveda uz šo pašu stadionu septembra mēnesī, 1. klasē, kad viņš bija, un viņš viņu palaida pie, diemžēl aizsolē aizgājušā trenera Vinakurova Vladimira. Un Juris aizskrietā, tētis teica, paskatījos, kā viņš skrēja. Un kopš tā brīža viņš nodarbojas ar futbolu, un es uzskatu, ka Vladimirs Vinakurovs bija treneris ar lielo burtu, viņš Ilūkstei devis ļoti daudz, un Jurim viņš ir autoritāte līdz pat šai dienai, un es domāju, ka tieši viņš ir ielicis to cīņas spēku, gribas spēku spēlēt futbolu, uzvarēt, iemācīt to, ka futbols ir ne tikai individuāla spēle, bet arī galvenokārt komandas spēle, nav galvenais iesist golu, bet vajag būt visiem kopā. Un es esmu priecīga, ka Ilūkstē varbūt šodien neveicās mūsu komandai, bet ka mūsu Ilūkstē ir virslīgā tika komanda, un mēs esam sakārtojuši stadionu maz drusciņu un turpināsim tālākai attīstībai, sporta infrastruktūru attīstīt. Bet Ilūkste ir futbola lielpilsēta. Mēs priecājamies par Vaņinu, par Kļaukļiem, par Isājos arī pie mums trenējies laikam, vēl tur ir daudzi, un par Juri arī vislielākais prieks. Es atceros, ka šito te, mērķtiecīgi, vislielākais darbs no vecākiem, ko viņi ieguldīja viņos, jo viņi dzīvoja Šederē, jeb Šederes pagasts, tagad, ciemats, ja, un vienmēr viņš tika vests un mērķtiecīgi trenējās,
cenšoties gūt panākumus. Ja? Un vienkārši no vecākiem ieaudzināts Jurim tāda ļoti laba rakstura īpašība, ka nekad kaut vai zaudēs tur, ka mazie viņi spēlē, ja? 0-10 tur vienalga, bet vienalga jāspēlē līdz galam. Tas man patīk, par to es priecājos, to viņš pierāda. Arī ar savu spēli. Nē, katrs ar gadiem pieņemās, teiksim tā, prātā vai dzīves pieredzē, ja? Bet praktiski, kāds viņš bērnībā bija, viņš tagad arī tāds pats ir. Jo viņam nav nekādas, teiksim, iedomības, zvaigžņu slimības, nekad viņam nav bijis, cik es esmu ievērojis. Un, lai viņam veicās, gadi iet uz priekšu, lai viņu traumas nemokā tik bieži, mainot klubus. Spilgtākais notikums, kāds, ka Juris man uzzvana un saka, es iesitu 2 golus. Vai tur, ka spēlē U15, U16 izlasē, jā, arī viņš no standarta situācijām viņam patika, mācīja viņš to izdarīt. Tas arī liels nopelns viņa pirmajam trenerim, Vladimiram Vinakurovam, kas aizsaulē jau, jo tur ļoti laba situācija veidojās, ka viņi no vienas mājas, ja? 2 kraukļi, Žigājevs, tātad viņi izlasē kandidēja, kurš U21 spēlē, kurš mazākās komandās, un tagad Sergejs Prokopkins no tās pašas mājas. Vienkārši tur tāda futbola atmosfēra veidojās. Tādus spilgtus, visi spilgti viņam. Turpinam ar spēli Liepājā. Liepājas Metalurgs uzņem Jūrmalas Spartaku 6-0. Sākumā Spartaks vēl cīnās, bet galā arī šeit varam teikt, ka Liepāja pārējai pār Spartakam. Ja jāspēlē Spartakam pret Barcelonu, tas ir ļoti grūti. Kā teica Popkovs, pat Messi bija atbrauc, tā kā Ilja Šačins. Iniesta nebija, man liekas. Iniesta nebija, iedeva atpūtu. Bet ja nopietni, tad nav tik viennozīmīgi. Rezultāts liels un spēles, protams, tie rādītāji arī rāda, ka tā kvalitāte un viss bija Liepājnieku pusē, 85% piespēļu kvalitāte tā ir ļoti laba, īpaši kāda laukuma mums jau ir rudenī, tas arī jāņem vērā, bet tur ir cits moments. Principā ilgi jau bija rezultāts 1-0 un pirmā puslaika beigas Spartakam bija izcila izdevība izlīdzināt rezultātu. Un tas spēle, protams, ka varēja iegrozīties pavisam citādi. Viņam tas neizdevās, pēc tam viņi ielaida uzreiz vēl viens vārds pēc tās labās epizodes, un pēc tam jau Liepājnieki izdarīja visu, ko vajadzēja un ko viņi gribēja. Kas man tā mazliet šokēja, bet laikam jau sezonas otrā pusē laikam nešokēja vairs, ka Liepājā tik maz to līdzjutēji pēdējā laikā nāk, un tas tribens izskatās uz tā ierastā fona diezgan katastrofāli tagad sezonas beigās. Droši vien līdzjutējiem arī viņi ir redz, par ko komanda cīnās, un tā bija 5. vieta, par ko cīnījās, pieraduši, ka visu laiku cīnās par medaļām, bet tik un tā. Šī spēle ar kādu rezultātu, ar kādu kvalitāti, ar kādiem skaistiem vārtiem uzvarēja Liepājnieki, tam jau vajadzētu būt galvenajiem dzinulim. Protams, rezultāts ir ļoti svarīgs, bet Latvijā, laikam, futbola cienītāji daudzi nav īsti pieraduši iet un baudīt to futbolu, kāds viņš ir, nevis tikai skatīties uz cipariem tabulās, tikai par vietām, kādām cīnās. Un tas ir būtiski, lai virkne līdzjutēju šajā ziņā mazliet mainītu to dobāšanu, jo tad mēs varam uzdot, mēs varam arī nesalīdzināt Latviju ar Spāniju vai Angliju. Ja tur ir 7. līga un tik un tā tur nāk tie 5000 skatītāji, ne jau viņi iet tāpēc, ka tie futbolisti, viņu paziņas draugi vai vienkārši ciemata iedzīvotāji spēlē kā Barcelona. Nebūtu, bet viņi vienkārši iet baudīs futbolu. Un vēl jau vairāk turpinot, pat teikt to Liepājas komandā, lielākā daļa liepājnieku spēlē. Jā. Tie nav no malām sapirkti spēlētāji. Tālākais ir Afanasjevs no Daugavpils. Tā kā, protams, visi savējie un patiesībā,
dod Dievs, lai tā komanda nepazūd no futbola kartes un tur atrodās kaut kādas iespējas šo komandu saglabāt, jo šī sezona deva tādas divas varbūt svarīgas lietas. Visu tā situācija, kā pamainījās finansiāli, deva iespēju spēlēt jaunajiem futbolistiem. Viņiem nespriedzes apstākļos, es domāju, ar to, ka viņi necīnās par medaļām, viņiem viss izšķirās, viņi mierīgi, viņi saprot, kur viņi atrodās turnīra tabulā. Viņi vienkārši var spēlēt, atraisīti brīvi, un tāpēc, ja Dobracevs arī pēc spēles teica, mums šodien ļoti daudz kas sanāca, mums sanāca kombinācijas, un tieši tā nespriedzes vide ir tas, kas palīdz atraisīties, spēlēt brīvāk, un tai pašā laikā ir iespēja dot lielā apjomā to spēļu prakstiem jaunajiem puikām, jo paskatās to sastāvu, tur pagājušajā sezonā pirmajā līgā tur liela daļa spēlē. Liela daļa. Jā, un tagad viņi spēlē viņiem šī sezona būs ļoti vērtīga, un es domāju, ka, ja gadījumā notiek sliktākais scenārijs Liepājas komanda pajūka, es domāju, būs klubi Latvijā, kas tur acis metīs uz virkni puišu, jo tur ir interesanti tieši vietējo spēlētāji atbilstoši virslīgai trūkst parasti. Tieši tā. Dabūt tos 5 leģionārus, patiesībā lielākajai daļai virslīgas kluba nav nekāda problēma. Rodas problēmas, kad vajag nokomplektēt ar attiecīga līmeņa virslīgas. 6 plus vēl dažas vietējos. Jā, 6, tas ir pa maz, vēl dažas vajag. Vismaz 10 vajag vietējos. Jā. Tā kā spēlētājiem nebūs problēma, kur spēlēt Latvijā, bet gribētos, lai tomēr šī komanda saglabājas. Uz to arī ceram, bet tagad pārceļamies uz jau pieminēto Daugavpili. Daugava uzņems konto galā 0-0. Un šajā spēlē konto Daugavpils noliek pilnvērs. Jā, ar to jāsāk. Jā, tā kā tieši tajā spēlē tieši šis neizšķirts nozīmē, ka Daugavpils Daugava vairs nevar paturēt titulu šo sezonu. Jā, šī spēle nozīmē arī, ka konto vairs nav līderis tabulā. Jā, un tas ilgi tā nav bijis, ka konto nav turnīra tabulas galgalī, bet tas tieši arī notika. Komanda, kas joprojām nereiz nav zaudējusi. Jā, un ļoti iespējams arī nezaudēs, bet uzvar tas, kam vairāk punktu, nevis kurš vairāk uzvar vai mazāk zaudē vai nezaudē vispār, jo punktus. Bet tas nebūs tāds pirmais gadījums, ka komanda, kas nereiz nav zaudējusi, nav Latvijas čempioni. Laikam Latvijas čempionātā tā nav protams, bijis. Tas konto nebūs čempioni. Jo pēdējais gads, kad bez zaudējumiem... Kopš 92. gada tā noteikti nav bijis. Tas ir viennozīmīgi. Pirms tam, tad tur jāšķirs tās gada grāmatiņas. Jā, bet tas spēle bija līdzīga, nebija daudz momentu, lai arī Gutkovskim praktiski bija iespēja izgājienam pašā sākumā. Tas konto praktiski gandrīz labākais moments bija. Un tur viņam mazliet pietrūka ātruma, esot komplektā ar bumbu. Jā, vienkārši ir viegli skriet, ir tāpat bez bumbas, vai ne, bet kad ar bumbu īpaši tādā laukumā, kur es nezinu, nosauc par kartupeļu lauku, laikam. Katrā ziņā tas bija laukums, bet ne futbola laukums, kā Pērtī teica. Kartupeļi tur neaugst, tā augsta nav tik laba, bet patiesībā tas ir sliktākais laukums virslīgā, un tas gan čempionam godu nedara, un patiesībā sezonas lielāko daļu tāds ir, un nevajag stāstīt pasakas, ka tur ir kaut kāda kārtējā dabas stišī un tā tālāk un tā joprojām, jā. Uz vienkārši laukums ir jākop regulāri un profesionāli, un tad arī viss kārtībā būs ar laukumu. Bet galā, no vienas puses mēs klubam varam pārmest, bet no otras puses klubam jau nepiedara šis laukums. Viņi īrē, kādu viņam laukumu izīrē, viņam jau nav īsti alternatīvas, celtniekā viņi var spēlēt, bet vēl pie šīs spēles atgriežoties, abas komandas sita 7 reizes pa vārtiem. Kā norāda statistika, un skonto tikai vienreiz trāpīja vārtu rāmī. Tas, man liekas, sezonas amterekords ir skonto. Tik maz sitien un tik maz vārtu rāmī. Nebija Karšals, ka nebija Šabalas. Protams, 6-7 spēlētāji viņam nebija starta sastāvs spēlētāji. Un no tā viedokļa viņi var nospēlēt ar tādiem robiem sastāvā 0-0. Un arī spēles ziņā ļoti līdzīgi. Bez šaubām. Un bumbu kontroli viņiem pat tik un tā bija ap 60%, tā kā pārsvars viss tur bija. Tas ar to nedara godu, jau eks-čempionā. Jā, protams. Jo tomēr viņiem jācīnās par bronzu. Viņi nav vēl to 3. vietu ieguvuši. Bet viņiem šis bija ļoti svarīgs punkts, jo viņiem šajā mačā, skaidrs, ka reāli viņi pēc zelta vairs nevarēja cīnīties. Viņi uzvarot šo maču varēja cerēt, bet ja Ventspils uzvar, tāpat viņi atvedās, vai ne? Jo spēles pārāk maz paliek, lai sadalētu šo starpību. Bet Daugavai minimālais un pamat uzdevums bija nezaudēt šajā spēlē. 1 punkts, joprojām saglabā viņiem 1 punktu pārsvaru pār Rīgas Daugavai, jo tā spēle bija pēc tam, lai kā tā arī noslēgtos. Un tagad zināms, ka Rīgas Daugavai šos 3 punktus ieguva. Tā kā viņi saglabāja pārsvaru un viņiem viss ir viņu rokās, lai viņi finišētu 3, lai nākamā sezona startētu UEFA Eiropas līgā un tā tālāk. Jā, šajā mačā arī visai interesanti un arī strīdīga epizode par
Gribauska. Jā, vienīgi es jau te vēroju šo epizodi, un pirms tam arī spēli skatoties. Es gribu pajautāt, kāda dabas tišī traucēja Daugavpilī normālas līnijas uzvilkt laukumā? Tā patīk, kas tur tos caurumus taisa. Acīm redzot. Ne, bet tur kāds kartupeļs ir iestādījis. Jā, bet ja par šo epizodi, jā, protams, tam līdzīgās epizodēs tā būs vienmēr ir bijis. Viena puse uzskata kategoriski. Sarkanā kartīte pēdējās cerības pārkāpums, otra puse uzskata, ka nekas tur nebija. Es būšu pa vidu. Es uzskatu, ka tur bija brīdinājums un soda sitiens. Nu, tiešais brīvsitiens tā. Jā. Būtu pareizāk teikt. Un nekas vairāk, jo tas notiek ārpus sodlaukuma. Turpat blakus pat pusmetru jau aiz vārtsarga ir spēlētājs sarkanā kreklā, skatieties. Jā, viņš jau ir aiz vārtsarga. Un tas nozīmē, ka viņš, ja Kovaļovs būtu iegūst bumbu, skontiets turpat klāt viņam. Un tas nav vairs pēdējās cerības pārkāpums. Skatoties uz šo epizodu no cita rakursa, jāatzīmē nesaskaņot spēle aizsardzībā. Gribauskis arī nokavē. Gribauskam drošākais variants bija iet otrajā stāvā divcīņā ar galvu. Spēlēt, viņš pat būtu pirmais pie tās bumbas, ja viņš ātri būtu laicīgi ieņems pozīciju. Viņš ir garāks nekā Kovaļovs, viņš būtu šo divcīņu uzvarējis. Uzvarējis divcīņu, uzsits to bumbu kaut vai cik augstu var gaisā vienalga. Un atgriezies uzreiz vārtos un aizsargs būtu to situāciju atrisinājis. Tā kā šeit, un tur arī, tur malā viens aizsargs aizskrēja it kā uz malu, varbūt tam aizsargam uzreiz vajadzēja skriet uz to bumbu, jo bumba lidoja ilgi lēnām tā epizodu, bet nu skaidrs, aizsargs redzēja, ka Gribauskis jau iet ārā no vārtiem un parādīja ar visu savu kustību, ka viņš ies uz to bumbu. Un pēc tam, Gribauskis varēja daudz ko sabojāt šajā spēlē ar šo epizodu, bet bīstam spēle, dzeltenā kartīte. Tas kā jābeidz. Tiešais brīvs. Jā, arī nākamajā spēlē daudz interesantu epizožu. Jelgava uzņem futbola skolu meitu, Latvijas universitāte. Tur ir viena parauga epizode, bet kādā ziņā parauga epizode par to vēlāk. Tieši tā, galā 1-1. Un abām komandām punktus vairāk. Metēji, protams, šis rezultāts ir labvēlīgāks, labāks, jo viņi ir priekšā gan Jelgavai, gan Ilūkstei, kas cīnās par neizskašanu. Pēdējā meta, manuprāt, vairs nevar būt. Praktiski nē. Teorētiski jā, bet reāli nē. Jānotniek kaut kam no zinātniskās fantastikas. Jā. Lai tā notiek. Jo Ilūkstei ļoti smags grafiks. Pēc top 5 komandām visas atlikušās spēles. Protams, ka tas ir ļoti maz reāli. Tad ir tiešām brīnumam jānotiek. Metai vienīgais uztraukums, lai viņi nebūtu 9, jo tad nebūs ar Gulbinu nebūs vienkārši. Bez šaubām. Un to saprot arī Jelgava. Ir mērķis atgriezties virslīgā. Viņi no šā mērķa neatkāpsies līdz pēdējai svilpai pārspēlēs, un tas ir skaidrs. To jau abas komandas arī saprot, tāpēc abas arī šajā spēlē gāja principā uz uzvaru, bet skaidrs, ka Meta arī labāk apzinājās, ka viņiem labāk 1 punkts nekā zaudējums, jo tas joprojām saglabā pārsvaru pār abām konkurentēm. Jā, varam pavērot arī piešķirtos 11 metru sodu sitiens, un šeit pirmais no viņiem. Par šo, manuprāt, šaubu nav. Jā, klasiski 11 metri. Uzbrucējs pasit bumbu uz priekšu, garām vārtsargam, pēc tam kontakts vārtsargs notriec uzbrucēju te. Ne sekundes simdere nedomājot, Ivars Caun tiesnesis parādos 11 metru sitienu atzīmi. Tur, Jelgava gan neiesat, jāpiebilst. Kapteinis Reģko nespēja pārspēt biezo. Līdzīgi kā arī savulaik Latvijas kausa finālā viņi tikās, bet toreiz Reģko pārspēja biezo. Jā, šeit vēl vienreiz šī epizode. Jā, te ir ļoti labi redzēt. Uzbrucējs pirmais, bumba prom un pēc tam kontakts. Vārtsargs patiesībā arī darīja visu, ko varēja. Tas nebija tāds. Un tāpēc viņš dabūja tikai dzelteno, nevis sarkano kartu. Protams, jā. Varam pavērot arī tagad būs tā parauga epizode. Bet kādā ziņā parauga epizode es pateikšu vēlāk. Jā, šeit Artūrs Palo iziet 1-1. Tagad skatīsimies atkārtojumā. Patiesībā šo epizodi, kā nospēlē Ikstens, ir jārāda trenerim treniņos, kā jāspēlē vārtsargam. Cik pārliecinoši, droši, bezbailīgi un precīzi, paņemot bumbu uzbrucējam kājās. Par ko šeit tika piešķirts 11 metru soda sitiens. Baidos, ka arī tiesnesis to nepaskaidros. Pēc tam runājot pat ar metieši norādīja, ka tur nevajadzēja dot pendu. Skaidrs, ka acīm redzam vārtsargs
satvēra bumbu, Šeit kontrolēja lieliski to, var redzēt. fiksēja. Šajā Un pat, stopkadrā. ja tur pēc tam bija kontakts, tam vairs nav Tam vairs nekādas nav nozīmes, nozīmes, tieši tā. jo Vārtsargs spēlēja bumbu, vispirms bumbu, viņš viņu fiksēja, nevis tur kaut kur pieskārās vai vēl kaut ko un pēc tam nogāza. Tur, jā, 11 metru sodu sitienu, tur es nezinu, tur, kā tur ir iespējams. Bet tiesnes, redz, tur ir tā nianses. Tiesnesis ir mazliet citā vietā, viņš redz citādāk, un tāpēc mums ir interesanti pēc tam analizēt. Nē, patiesībā jau nevajag jau pārprast. Tie, kas vairāk vai mazāk regulāri skatās, kaut vai apskata veidā, jebkuru no top futbola valstīm, tu tādus brīnumus var redzēt tiesēšanas ziņā, ka mūsu tiesneši tuvu tam nestāv. Protams. Paldies Dievam, ka tuvu tam nestāv. Paldies Dievam. Protams, visos līmeņos tiesneši kļūdās, lai pat pasaules labākie tiesneši. Tas ir neizbēgami. Pēc šī mača aprunājos arī ar metiešu kapteini un vārtsargu Artūru Biezo, paklausamies, ko viņš man pastāstīja. Nē, skaidrs jau var teikt, ka, lai arī dažādas pilsētas, tomēr tas ir derbijs un noskaņojamies pa pilnu programmu, jo gan mēs esam tabulā ļoti līdzīgi, gan arī ļoti svarīgi katrs punkts ir, tāpēc bija skaidrs, ka spēle būs vairāk kā cīņa un ka tur ir jāizrauj katra divcīņa. Izstāst, ka pagaidām vienādi 1-1 pabeidzām. Darīja visu, ko varēja, atstāja visu spēks, cik vien bija, un arī Jāgau. Es domāju, ka cīnījās abas divas komandas godam un cieņa abiem diviem. Zigā grūti pateikt, ir tāds afekts stāvoklis, kad vajag nomierināties pēc tādas spēles, vēl pēc tādām beigām vajag attiet, un es domāju, mājās var apsēsties un tad apdomāt to situāciju. Pagaidām tā diezgan grūti arī tā atbildēt. Jā. Varbūt bija, varbūt nebija, tiešām tā grūti. Mēs jau ar viņu esam tikušies Latvijas kausa finālā. Jā. Toreiz arī uzmanēja stūri, bet nepaņēma bumbu. Šoreiz vienkārši viņš nostājās diezgan taisni, un ņemot vērā, ka viņš ir samērā gudrs cilvēks, es apmēram izreitināju pēc kustības, ka viņš varētu tur sist, un tur arī bija, un pa veiksmu arī paņēma, jā. Teiksim tā, es nevērtēšu paši tiesneši, teikšu, ka jebkurā gadījumā, jebkurai tiesnešu brigādē, kurai bija dots šis mačs, bija skaidrs, ka būs ļoti grūti, jo katra divcīņa tiks apstrīdēta, katra bumba tiks apstrīdēta un ka tiesnešiem arī nebūs viegli šajā cīņā. Ņemot vērā, ka 3 punkti jau bija pie rokas un ka tev viņas atņem, tad, protams, ka esam neapmierināti. Un, ja mēs būtu otrādīgi, varbūt izrauši, tad būtu apmierināti. Es teikšu tā, labi, ka ir tas punkts vēl. Labi, ka tā. Jā, palikuši 3 spēles. Principā atstāt mēs nevaram, jo Ilūks arī nav tālu. Jā. Un Jāgau turpat arī blakus, var teikt, uzvars attālumā. Jā. Līdz ar to mums obligāti arī ir vēl jāņem punkti, lai nevajadzētu tās pārspēles, jo jebkurā gadījumā viņas nav patīkams. Jā. Turpinam ar vēl 2 ļoti rezultīvām spēlēm. Pirms Ventspils sagrauja Jūrmalu 6-1. Šoreiz gan varam teikt, ka Jūrmalai ir maz variantu. Ventspils sajūta. Ieraudzīja tur to zelta spīti, tur kaut kur tūmā, ko. Patiesībā viss ir Ventspils rokās. Tikai un vienīgi. Ventspils komanda vairs nav atkarīga ne no viena. Tikai pati no sevis. Tā ir ideāla situācija, kādā ilgu laiku bija Skonto komanda, bet jā, Ventspils līkni šajā sezonā. Ja Skonto ir sākuma uzgāja un tad, principā, turās, viņi visu sezonu turās. Ventspils līkni visu laiku iet uz augšu sezonas gaitā. Jā, jo sākuma nepārliecinoši. Ļoti nepārliecinoši. Tā maigāk mēģināja izteikties. Jā. Sauksim viņiet īstajos vārdos, bet viņi spēli sakārtojuši, viņi atraduši savu spēli un tā līkni iet uz augšu un viņi kļūst arvien spēcīgāk. Un patiesībā, tad, kad Ventspils nezaudēja Skonto, tas viņiem arī, viņi joprojām it kā nekontrolē situāciju, bet tāpēc tās savstarpējās spēles, cik sanāca komunicēt arī ar Ventspilniekiem, varēja just to sajūt, ka viņi jūt, ka īstenībā viņi ir ļoti tuvu tam mērķim, ko viņi grib sasniegt, ka viņi sajūt to pārliecību. Pirmkārt, mēs parādījām pret Skonto, pret tiešo konkurentu, mēs neesam sliktāki, iespējams pat labāk šobrīd, ja? Lai arī neuzvarēties spēlē. Un pēc tam vienkārši jūta to situāciju, un tā situācija viņiem pateicīgi izveidojas ar tām daudzajām diskvalifikācijām un traumām, kas skontiešiem bija, un viņi saprata, ka Daugavpili uzvarēt ar pusi sastāvu ir ļoti sarežģīti. Ja? Sevišķi tad, ja Daugavpili pašiem spēle izbraukumā, un viņiem pašiem vajag punktus, tā kā. Un te viņi tagad ir ļoti labā situācijā. Protams, pēdējā kārtā Rīgas Daugava. Un, ja Daugavpils Daugava vēl kaut kur paklūp, ja tā notiek. Visādi var būt par to pašu Liepāju. Tur visādi. Un pret Ilūksti, kāpēc ne? Yes. Tā kā tur var ļoti dažādi būt. Un tā spēle pēdējā, iespējams, kas visu izšķirs, tas varētu būt ļoti interesanti. Tieši tā. Nākamajā mačā Rīgas Daugava pārbrauc pāri jau pieminētajai Ilūkstei
7-1, beidzot Savens atkal izceļās. Labs sākums, labas beigas. Pa vidu visādi gāja viņam, bet nu jā, viņi ar lietuviešu uzbrucēju, es jau šķiet kādas nedēļas 5-7. Nu, tad, kad viņš pirmās 5 spēles bija aizvadījis, jau teica, ka tas bija ļoti veiksmīgs papildinājums. Viņš skaidrs, ka gadi savi un nav tik ātrs, bet viņa mūža ir un tā meistarība Latvijas līmenī ir ļoti zolīga. Ko viņš arī, principā, ja tās paskatās arī pliku uz cipariem, tās aizdomas tāds arī bija, jo Lietuvā viņš ilgi spēlējis, un tajā līmenī viņš vienkārši bombardieris bijis. Sitis daudz, vai ne? Un tagad viņš turpina. Viņam ir pietiekami kvalitatīvi palīgi un pielikt punktu uzbrukumam viņš prot. Viņam bilance šajā sezonā aizvadītās spēles un gūtie vārti būs droši vien vislabākā procents. Jā, attiecīgi viņam būs vislabākā, droši. Tur būs gandrīz līdzsvars, gandrīz kā tai pašā sezonā, kad Jančuks atbrauc uz Ventspilu. Viņam bija kaut kāds 12 spēles, 11 vārti. Viņam bija ļoti labs, ja nekļūdos. Tā kā lietuvietim tas pats būs. Jā, prieks par Povilu, bet pievēršamies arī jau raidījums sākā pieminētajiem datumam. 18. oktobrs piekdiena. Nauris Mackevičs publicē interviju ar Stenliju Ībi. Atklājās beidzot publiski fakti, par ko mēs visi jau zinājām. Un Ībi uzdrīkstās visu saukt īstajos vārdos. Tu maldies, Romāns Slaiks, piemēram, joprojām nezina, ka Oļegs Gavrilovs visu vada Daugavā. Dēlu Romānu. Jā. Patiesībā es ieteiktu Sporta avīzē izlasīt šodien, ko Ilves ir uzrakstījis tajā ievadu komentārā. Tur viss ir pateikts. Reklāma nav sarunāta, tur viņš pasīdē. Jā, mēs, kā tu redzēji, mēs pirms pārējais pat nesatikāmies īsti. Tā nav slēpta. Es nezinu, kas notiek ārpus. Nu labi, Es atbrauc vēlāk tagad. Es varu ieteikt izlasīt arī to, ko es neatkarīgajā šodien esmu uzrakstījis. Patiesībā tur viss ir pateikts un arī negribas godīgi sakot, tur vairāk cilvēki nav tā vērts, lai viņu dēļ dzesētu muti šeit tik ilgi. Es vienīgi ceru, ka beidzot kaut kas sāksies, nevis runu līmenī, kaut kādu mistisku, neviena neredzētu pierādījumu mapīšu līmenī, bet reāli kaut kas sāksies no tās organizācijas puses, no kuras puses tam arī jāsāks, no Latvijas Futbola Federācijas. Jo tā visa tā situācija, ja Ībe ir leģionārs, kurš Latvijā ir aizvadījis 12-13 mēnešus, aptuveni gadu viņš šeit ir bijis. Ja viņš Gavrilovu sauc par kluba prezidentu, ja svešs cilvēks atbrauc šeit un kādu sauc par kluba prezidentu, kā gan viņš, ja tas nav kluba prezidents, kā gan viņš to varētu vispār zināt? Kā viņš vispār varētu Gavrilovu pazūt? Viņam vispār nevajadzētu pazīt. Jā. Lai cik ļoti Gavrilovs mīl futbolu, viņam nevajadzētu viņu pazīt. Jā, bet viņš zina, viņš sauc vārdā, viņu uzskata par kluba prezidentu, tad, noliek, ka Gavrilovs nekādā veidā nav saistīts ar klubu, un tas ir diezgan absurdi. Tas ir nekaunības kalngals, es to tā noteiktu. Publiski to teikt, tad nepiemin vispār to cilvēku. Tad. Bet tagad kaut ko tādu pateikt, tā ir uguns izaicināšana, uguns izsaukšana uz sevi, militārā terminoloģijā runājot, jā? Tad izsaucāt. Jācer, ka būs, kas to uguni ir pamanījis. Ja Lajukam nebija nekas slēpjams un tas viss, ko viņš teica, viņš ar tādu pārliecību dzīvo un tikai tā arī uzskata, tad viņam nevajadzēja arī mukt prom no preses konferences. Vajadzēja palikt, atbildēt uz žurnālistu jautājumiem, un ja viņam nav nekas slēpjams, ja viņš godīgi visi darbojās, tad kāds var būt problēma? Ir tāds labs teiciens, kas vainīgs, tas bailīgs. Tāds ir teiciens, jā. Ļoti ceram, ka kaut kas tomēr notiks. Futbola federācija kārtībā reizi izsludinājusi, ka jebkurš cilvēks, kuram ir lielāk vai mazāk pierādījumi šajā sakarā, var pie viņiem vērsties. Es tev izstāstīšu schēmu. Kas notiks tālāk? Es uzrakstu, ka es zinu to. Federācija, pieņemsim publisko, ka pilsonis tāds un tāds Daugo to pilsoni iesūdzēs tiesā un vinnēs tiesu, jo tam pilsonim nebūs nekāda pierādījuma. Ja kāds no futbolistiem, kurš arī piedalījies, izdomās, ka pēkšņi man sirdsapziņa jau ir nomocījis, es atzīšos, es arī piedalījos, es visu izstāstīšu. Notiks tas, ka viņš būs vienīgais vainīgais, kurš no tā cietīs. Viss. Diemžēl. Lai arī schēmai būtu jābūt otrādi. Federācija jau sen bija jāuzrunā spēlētāji un slepus jātiekās, jāizrunā visas detaļas, lai izstāst, kā tas notiek, kur notiek un tā tālāk. Un līdz ar to iesaistot UEFA pēc tam. Federācija šo sezonu tā vide Daugavpilī ir tik pateicīga bija un ir
lai kaut ko darītu reāli, ka pateicīgāk varbūt nekad vairs nebūs. Pirmkārt jau sāksim ar tām naudas nodošanām, ar tām redzēto, kur tur, kas tur pirms tā Eiropas kausa notiek, un tas notiek federācijas cilvēku acu priekšā. Tas ir viens otrs. Man Daugavpilī ir ļoti daudz pazīmi no visdažādākajām aprindām. Tur vairs pat nesmēs par to, ja? Kas tur notiek. Un to neizmantot, lai kaut kādā veidā tiktu klāt pie pierādījumiem, man liekas, vienkārši tā ir bezatbildība. Bezatbildība vai arī pat nevēlēšanās to darīt. Un, ja tā ir nevēlēšanās, tad rodās jautājums, kāpēc. Un tur arī var būt visādi zemūdens akmeņi. Tieši tā. Tur ir ļoti plašs lidojums fantāzijai tālāk. Un kamēr nekas konkrēts nenotiek, kamēr federācija acīm redzami necīnās ar to, tad tie fantāzijas lidojumi būs arvien vairāk, biežāk, un tad, lai paši izdara secinājums, kāpēc jo tālākies, jo grūtāk būs atšķirtāt. Arī šobrīd pieņemsim, ja tā paskatās Gavrilos, uz mūžu diskvalificēts. Bet tieši tāpat kā toreiz komanda tika izmesta, tā arī viņš tika diskvalificēti bez neviena konkrēta pierādījuma. Varbūt tieši tāpēc viņš tik pārdroši uzvedis un jūtas tik nepieejams, nesodāms. Neapdraudēts. Varbūt arī. Bet tad, Indriksona kungs, velciet tās savas mapītes ārā un rādiet beidzot to, kas jums tur ir, ja jums tur vispār kaut kas ir. Jo tā tagad ir pierādīts, ka tā vienošanās Daugavpilī, kas Indriksona vārdiem ir bijusi savulaik pirms vairākiem gadiem, un viņš uzskatīja, ka izdevās pavirzīt šos darboņus tālāk no futbola, tad viņi nav nostrādājis. Gavrilos nav pavirzīts ne par 1 milimetru tālāk, nekā viņš bija līdz diskvalifikācijai. Un to pateiks jebkurš, izņemot dažus varbūt. Jā, šobrīd varam arī vērot ekrānos situāciju, kādā šis klubs devās uz Zviedriju. Ar autobusu varam redzēt Stanley Ibes uzfilmēto materiālu ar roltoniem, ar tomātiem, ar cepumiem. Ar ne pirmā svaiguma banāniem, teiksim tā. Ne pirmā svaiguma banāniem. Jā, labi, klubam ir maza rocība, nevar viņi atļauties. Bet tad nepārmet futbolistam neprofesionālu attieksmi. Nebūtu jums Stanley Iba, jūs nebūtu čempioni pagājuši gadu. Sāksim ar to. Un es, ka pēc sezonas vidū, tad Banovs, kad viņam prasa, kāpēc Iba nespēlē, saka, ka Ibam ir savainojums. Bet tagad Lajuks saka, un kluba lapā ir ielikts, kāpēc ar viņu lausts līgums, ka viņš nav apmeklējis spēles, treniņus un tā tālāk. Tad kuram man ticēt tagad? Trenerim? Vai tam, kas rakstīts kluba mājaslapā? Kluba mājaslapā, starp citu, pie kluba vadības ir viens cilvēks, Romāns Lajuks. Vairāk neviens šo klubu formāli nevada. Vai nav dīvaini? Klubam nav ne prezidents, vispār nekas. Nekā nav. Nē, patiesībā ir prezidents, bet viņš nedrīkst publiski figurēt. Jā. Es tomēr ceru, ka kaut kas uz labo pusi notiks. Cerams, ka federācija saņemsies un cerības. Mēs visi uz to ceram, un šobrīd patiesībā tām cerībām jābūt vislielākajām nekā jebkad. Jo kad tad vēl, ja ne tagad? Ja kāds ir uzdrīkstējies runāt atklāti, beidzot, saņēmies un nebaidās runāt par to, ko viņš tiešām redz, nevis kulāros tikai, tad tas kulāros runā ļoti daudz. Gan bijušie Daugavas futbolisti un tā tālāk un tā joprojām. Bet es nevienu uzvārdu neesmu minējis un neminēšu. Vēl jau vairāk publiskajā telpā. Jo, es negribu, lai šiem cilvēkiem pēc tam tur dzīvojot sanāk kāds nepatikšanas. Jā. Cerēsim, šī situācija turpinās attīstīties uz labo pusi, bet pievēršamies arī nākamajai virslīgas kārtai, 25. spēļu kārta. Interesants mačs varētu būt starp Skonto un Liepājas Metalurgu. Liepāja pēdējā laikā spēlē ļoti atraisīti skatām futbolu. Jā, un viņiem nav ko zaudēt, un Skonto ir... Skontā patiesībā arī nav ko zaudēt. Nopietni, jābūt interesantai spēlē. Bez šaubām, jo, jebkurā gadījumā Skonto ir āķis lūpā Liepājniekiem jau kad bijis, jebkurā no čempionātiem Latvijas brīvvalsts laikā. Tā kā, lai kāda būtu situācija klubā, tā motivācija viņiem būs vienmēr milzīga. Izcīnīt punktus, vēl izdarīt maksimumu uzvarēt šo komandu. Jā, šī spēle 25. oktobrī 7. Skonto stadionā. Nākamais mačs arī ļoti interesants. Spartaks uzņem futbola klubu Jelgava.
un Jelgavai ļoti reāls iespējas vismaz uz 1 punktu Nu, aizķert. ja ņem vērā, ka Spartakam sezona patiesībā sen ir Viņi aizgājuši atvaļinājumā. Jā, viņi sen ir atvaļinājumā. Nu, viņi sāk spēlēt, un tā kā ar Liepāju, ja viņi būtu izlīdzinājuši, viņi būtu aizgājis. Viņi tā arī spēlēt, neaizgāja. Nevajag. Sāksim spēlēt nākamā sezonu. Jelgavai šeit ir jāizmanto situāciju. Tieši tā. Jā. Nākamais mačs Jūrmalā. Jūrmala uzņem Daugavpils Daugavu. Nu, protams, Daugavpilī jāņem. Nu, tur viena komanda arī ir stimuls, otrai praktiski. Nu, ja nu vienīgi Jūrmala grib Spartaku apsteigt, kas varētu būt jā, tas ir ļoti principā, zinot attiecības starp abām komandām, tas varbūt ir pat nemazāks stimuls, kā Daugavpilī to bronzu saglabāt. Jā, ļoti interesants mačs arī Slokas stadionā, 27. oktobrs 2 dienā. Ilūkste nākamajā mačā uzņem futbola klubu Ventspils. Nu, pieļauju, ka 7-1 nebūs, bet nu... Šie klubi pēdējā laikā bieži tiekas savā starpā. Jā, tā ar tev pārcelto spēli tā sanāca, ka viņiem tagad sezonas izskaņā ir vairāk savstarpējās spēles, bet plus tas ir tikai vienai komandai. Tā ir Ventspils. Es paskatījos Ilūkstes sastāvu pēdējā spēlē. Patiesībā tur 2/3 labi spēlētāji, kuri tā diezgan labi kotējās virslīgā. Kāpēc tā spēlēs, nesaprotu? Jā. Nu, vislabāk ir paskatīties Ilūkstes un Daugavpils Daugavas pēdējo spēli. Nu, tas būs priekšpēdējais. Nē, tā, kas jau bija. Kas bija? Nu jā. Nu jā. Bet nav taču klubiem nekāda sakara savā starpā, vai tu to nezini? Nu, nav, jā. Nu, pilnīgi nav. Un pēdējais mačs nākamajā kārtā futbola skola Meita Latvijas Universitāte uzņem Rīgas Daugavu, un abiem klubiem punkti ir ļoti nepieciešami. Tur būs bezkompromisa cīņa. Es patiesībā šo spēli un spēles ap Skonto un Liepāju nosauktu pa centrālajām šīs kārtas spēlēm. Varbūt pat tieši šo Meita Universitāte un Rīgas Daugava. Nu, ja pirmajā kārtā tev tur kautiņš sanāca šo abu komandu duelī, tad viss ir skaidrs. Nu, beigās tās emocijas uzkarsētas ir trīskārši, tā kā. Jā. Ar nepacietību gaidam nākamo kārtu. Par turnīru tabulu jau daudz runājam. Gribētu akcentēt tabulas apakšdaļu. Meita Latvijas Universitāte 16 punkti, Jelgavai 14, Ilūkstei 12 punkti, un Ilūkstei situācija nepārāk laimojoša šobrīd. Cerības, manuprāt, visai mazas viņiem. Nu, ja nenotiek nekādi Tu par pirmspēdējo kārtu domā? aizkulišu pavērsieni, Ilūkstei būtu jākrīt ārā patiesībā. Nu, ja paskatās, kamēr ko jāspēlē. Un arī, tas ir sekundārs. Es, protams, nenovēlu to nekādā ziņā Ilūkstes komandai, bet tā situācija tāda ir kāda ir. Un ja tā mazliet plašāk arī paskatās uz Latvijas futbolu, mums jāsaprot, kas būtu vairāk, Latvijas futbols vairāk iegūtu tomēr, ka ir virslīgā paliek klubi ar struktūru, infrastruktūru, ar sistēmu. Ar kaut kādu klubu stratēģiju, attīstību un tā tālāk. Jā, uz to arī šeit arī par Gulbeni tieši tāpat var runāt. Salīdzinoši ar to pašu Ilūkstu, un Ilūkstē futbola tradīcijas paši zinām, kādas un cik Latvijas izlases spēlētāji nāk no Ilūkstes, sākot ar Vaņinu, Žigajevu un tā tālāk. Un Kļauki abi un tā. Jā, tā kā, bet Bez šaubām, tas futbolam piedod to skaistumu, un tas ir ļoti vajadzīgs. Šādas komandas tiek ik pa brīdim virslīgā. Kā tagad tas notiek? Bet ja tādā veidā, ka tur uz soliņa sēž 3 cilvēki, nereti 4, ka redzams, ka pat grūti ir nokomplektēt, treneris piebrauc tikai uz spēlēm, tas nav īsti tas, kam jābūt būtu virslīgā. Rezultīvāko spēlētāju sarakstā Mants Savens un Daniels Turkovs šajā kārtā katrs pa 2 vārtiem guvuši un pacēlušies arī uz augšu šajā sarakstā. Līderi vai līderus nokost droši vien neizdosies, lai arī vēl 3 spēles tur visādi var būt, protams, bet skaidrs, ka kāds no viņiem var noteikti panākt Kovaļovu un apsteigt, un tur trīniekā varbūt kaut kādu intrigu vēl radīt. Arī Kovaļovs var kaut ko iesist. Bez šaubām. Šo sezonu viņš ir tāds, viens no nedaudzajiem Daugavpils Daugavas tādiem gaišajiem tēliem. Gan vispār, gan futbola tieši spēles ziņā. Jā, arī izlasē visai atzīstams sniegumu rāda. Jā, mačā pret Slovākiju ļoti simpatizēja, kā viņš spēlēja, un pilnīgi piekrīt Paharam, ka pirmajā puslaikā viens no labākajiem iespējams bija pat mūsu spēlē.
Jā, cerams, ka Andrejs tā arī turpinās, bet mēs ar jums tiekamies nākamajā virslīgas apskatā. Visu labu! Visu labu!